Podkāsta draugi Spilva, Madara Kosmetikas, Virši. Es kādam teicu, ka būs podkāsts, man bija tas jautājums no cilvēkiem. Vēl viens podkāsts? Tiešām latviešu valodā. Bet patiesībā man ārkārtīgi gribējās parunāties ar dažādiem cilvēkiem, jo man vienmēr ir interesējis tā otra puse sasniegumiem, jeb tas, kas notiek aiz sasniegumiem. Jo bieži vien, lai izdarītu lielus darbus, tur ir vēl tāds dziļāks stāsts tam visam apakšā, kam iet cauri cilvēki. Man interesē pavērt to priekškaru un paskatīties, kas slēpjas aiz starmešu gaismām, aiz tā mirkļa, kur cilvēks jau ir uz skatuves, vai cilvēks ir sporta laukumā, vai cilvēks dara to, kas tiešām ir svarīgi gan pašam, gan arī mums kā sabiedrībai. Man interesē, kas ir aiz tā visa. Un vēl man interesē, kā cilvēks tiek pāri grūtībām un kur cilvēks rod spēku, tad, kad šķiet, ka pašam vairs spēka nav. Un iespējams, ka kāda cita spēka stāsts var dot vairāk spēka mums visiem. Baiba Sipeniece Kavare. Ar ko jums asociējas Baiba? Esat domājuši? Kas ir tas tēls, kas nāk prātā domājot par Baibu? Es pieļauju, ka katram ir, tāpēc, ka Latvijā Baibas vārds ir zināms ļoti labi. Un bez Baibas, es teiktu tā, mūsu Latvija nav pat iedomājama. Nevelti Baiba ir pirmais cilvēks, kas parakstījies ar e-parakstu. Un tāpēc es domāju, ka viņai ir jābūt arī pirmajam viesim jaunajā podkāstā Izgaismots, lai nedaudz arī izgaismotu pašu Baibu. Baiba, prieks tiešām, ka tu esi pirmais viesis jaunajā podkāstā. Liels notikums, man arī ir uztraukums. Protams. Es ļoti novērtēju, ka es esmu pirmā, bet es varu teikt, ka es esmu vairākās vietās bijusi pirmā, un tās vietas vēl joprojām eksistē un ir dzīves. Piemēram, e-paraksts, ja? E-paraksts. Pirmā, kas parakstījās ar e-parakstu. Tad Jiskās vai Juskās, es biju pirmā pircēja. Kaut kā tā sanāca, es tur braucu kaut ko filmēt, un es biju pirmā, kurai čeku izsita. Bet tur ir, neskatīmā, pirmā sieviete, kur tā pa īstam kāpj uz skatuves ar savu stand-up? Nē. Tu domā, ka nē? Nē. Tur Zane Daudziņa bija pirms manis, un man liekas, ka vēl tur kaut kādas meitenes ir bijuši. Tās, kas bet viena no pirmrindniecēm, tāpat tu esi mūsu Latvijā, ja tā var sacīt, varbūt, bet to, lai saka citi, es pat par sevi neteikšu, ka es esmu labākā un pirmrindniece. Zini, mūsu podkāstā ir viens tāds arī īpašs notikums pašā sākumā, un tas ir saistīts ar mūziku. Ka es dodos uz Down Street veikalu un izvēlos plati, ko es gribētu, lai skan tā cilvēka mājās, vai mūzika, kas man asociējas ar to cilvēku, tāda asociatīva izvēle. Kā tu domā, ko es varētu būt tev izvēlējusies? Zinot tavu muzikālo gaumi, tur var būt jebkas, bet man pat labam stāv plaša atskaņotāja Emija Winehouse. Emija Winehouse. Jā. Es droši vien tu kaut kāda sieviete man būs nopirkusi. Paldies! Un šķita, ka tev būs labi viņa tā mājās tavā vidē, vai tā būtu Sāremā sala, kur tu brauc atpūsties, vai savās mājās. Paldies, jā. Es vispār visu laiku lieku fonā muziku mājās. Tā man ir. Jāpatulko, ko tas nozīmē. Ragāci, man liekas, ir puiši. Jā, Piero Umiljāni ir tas komponists. Piero. Jā, un Ragāzi puiši? Ragāca. Ragāci. Ragāci. Vadu, ka es neizgāžos. Labi, vai labāk meitenes vai puiši? Nē. Paldies, ļoti skaisti. Klausies, un tā bija tā asociācija, ka šķita, ka kaut kas tev tāds džezīgs varētu būt. Tu zini par mani to džeza gaumi, kur mans kolēģīts Romanovskis saka, viņš saka, ja viņam mājās skanētu mūziku visu laiku, viņš sajūgtu prātā. Un tad, kad es piebraucu kādreiz no rīta, viņu paņemu ar savu mašīnu, manu mašīnu, mans pakalpojums saucās Jazz Taxi. Tā kā jūs esat trāpījuši. Izcili. Bet kas ir tas, tā arī tā muzika, kas skan tev mašīnā, kad tu brauc no rīta uz darbu? Kas ir tas, ko tu klausies? Es bieži džezu, jā. Jā, un kas tev pamodina varbūt no rītiem? Kas man modina? Nē, laba mūzika, protams, bet īstenībā es bieži aizpildu robu ar to nelasīšanu. Es klausos grāmatas no rītiem. Turp un apakaļ es klausos grāmatas. Un tā es aizpildu to robu, jo beidzamā laikā es piefiksēju, ka es baigi maz grāmatas lasu. Es aizmiegu ar viņām uz sejas. Es arī, jā. Vienkārši kaut kā un viss, un tad es sapratu viss. Es esmu nopirkusi aplikāciju godīgi par naudu.
Tas tā bija svarīga piebilde. Tad es tur klausos grāmatas. Jā. Kas tev vispār ir rudens laiks? Citi saka, citiem iestājas tāds miers vairāk, citiem atkal visi darbi sāks. Kā tu to savu rudeni var Pēdējos 2 gadus es ļoti asi izjūtu ziemas garumu. Nezinu, kāpēc. Varbūt tas saistīts kaut kāds vecumu. Es nezinu. Man viņas liekas bezgalīgas tās mūsu ziemas. Ja pa vidam nebūtu slēpošana, tad būtu pavisam traki, vai ne? Un tad es tur arī mēģinu kaut kā izmānīties un aizbraukt paslēpot. Vēl, lai kaut kā varētu riktīgi priecāties par to. Bet īstenībā rudens, man ne ar ko foršu neasociējās. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka visu manu bērnību rudens bija tāds brutāls strādāšanas laiks. Plus vēl, tie laika apstākļi, zini, tādi lietainie. Un mums kā bērns vienkārši, dzina ārā tais kartupeļos. Un man tas rudens visu laiku tāds ar tādu vergošanu asociējās. Pagāja baigais laiks, kamēr es to rudeni kaut kā baudīt sāku. Vienīgais, kas man ir forši, man rudenī tādā rītīgi zelta rudenī piedzima Hermīna. Tā, ka es stradiņos stāvēju pie loga un skatījos lejā, un tas parks, kas tur ir, tas vienā zeltā viņš bija. Tas bija ārkārtīgi tāds zeltains rudens, un tad man, asociējās, tagad jau ar bērnu piedzimšanu. Bet būtībā ilgu laiku man rudens nepatika, tāpēc, ka bija, jāvergo. Bet tev tā sajūta arī tagad ir tāda, ka tev, piemēram, negribas iet un darīt tos lauku darbus, aronijas lasīt vai ko, tāpēc, ka ir bijušas tās pieredzes, ja? Nē, darbi jādara visi ar prieku ir īstenībā. Un tad, kad mums bija Sāremā, mums ir ābeļdārs un daudz tie aboli, un mums bija abolu talkas ar abolu spiešanu, un es zināju, ka bērniem nedrīkst piespiest to darīt. Pirmkārt, tur kaut kā jāuztais tas, ka tie ir svētki. Beigās ar ballīti galā, ar diplomiem, ar obligāti ar naudas balvām, godvārds, lai viņiem ir motivācija to darīt, saprot, un tad, lai ir jautri, beigās, vajag pastrādāt, bet tomēr, lai viņi zina, ka vakars būs jautrs tāds, noslēgums tam visam. Ja tu darbu nedari ar prieku, kaut vai ar entuziasmu kaut kādu, kaut mazāko, viņam nav jēga vispār nekāda. Bet tavā darbā arī mēdz būt tas, ka... Rutīna? Nē, ne rutīna, bet tas, ka tev var būt tas grafiks diezgan ciešs, cits pie cita notikuma, vai ne, kā tāda virkne. Galā mēs pagājušajā gadā rudenī, arī ap citu rudenī, vai ne, bija taču tev pirmizrādē. Tieši Hermīnas 18 gadu dzimšanas dienā. Jā. Es kaut kā izvēlu, bet rudens viņš ir tāds jaunu sākums, visām sezonas sākās teātriem un ko tur liekties, cilvēki beidzot pārvācās uz telpām, ja, vasarā rādīt izrādi, tad tikai brīvdabā. Jā, bet iedomājies, tev ir bijuši cik tev vairāk nekā 60 izrādes bijušas. Nekā 60. Izrādes rādio, plus vēl tu dari neskaitāms lietas ikdienā, vai ne? Tu piedalies dažādos pasākumos, esi ar savu klātbūtni klātesošu tiešām daudz vietu, vēl mājas pienākumu. Tu atrod to prieku, lai ķertos katram tam darbiņam klāt. Arī katrai izrādē, kas ir tik daudz. Nē, izrādes man sagādā prieku, jā. Tāpēc, ka tas ir forši, jo tu jau to atpakaļ saiti dabūni uzreiz. Tā zāle reaģē uzreiz, un atceries, bija tāda animācijas filmas, nezinu, kuram, Pixāram vai Disneyam, vienalga, kuram bija tie mošķīši. Jā. Un kā uzlādē baterijas, ja? Tur sākumā likās, ka ar bailēm, bet patiesībā ar prieku ātrāk uzlādējās baterijas. Man likās, tik pareizs message tai filmai, tik pareizs, tāds vēstījums bērniem. Tā arī ir, ja tu dosi otram prieku, tavas baterijas ātrāk uzlādēsies. Protams, ka tu vari arī darīt savādāk, bet tas lēnāk notiksies tas process, ja? Vai nenotiksies nemaz. Manā gadījumā tas izrāžu, tas fenomens bija tāds, ka jo vairāk es darījos, jo vairāk es strādāju, jo lielāks man spēks parādījās. Jo tā atpakaļ saiti bija momentā. Uzreiz jau uz skatus, kā tu uznāc. Viņi uzreiz reaģēja un uzreiz tāds... tu esi izdarījis labu darbu, tu esi kādam iedevis labu noskaņojumu. Man ir tik foršs atsauksmes bijuši, protams, tā bišķiņa izklausīs tā
varbūt bezgalīgi, bet viena no skaistākajām atsauksmēm bija tagad tīri nesen, es biju Anglijā, pie Anglijas latviešiem. Un, daži tur bija mērojuši kaut kādus 6 stundas ceļā, tālu. Mēs, lai tagad te braukt kaut kur 6 stundas, tur baigi jāfano būt par kaut kādu grupu vai kaut kādu mākslinieku. Bet, es neatceros, ka es būtu 6 stundas kaut kur braukus, lai kaut ko tur baudītu. Un meitene pēc tam man atrakstīja, ka viņai tas bija ļoti vajadzīgs, tāpēc, ka viņa kaut kāds 2 gadus ārstējās no vēža, un viņai licies, ka viņa vairs nekad dzīvē nesmiesies. Kaut kā ļoti smagi tas viņai bija. Un ka viņa pirmo reizi 2 gadu laikā esot, riktīgi izsmējusies, viņai palicis vieglāk. Viņai, dziedinošs bijis tas pasākums. Tā ir laba tāda atsauksme. Tur, teiksim, tādas ir jāliek čupā un viņa, kā saka, jātur pa rokai. Cik tev ir svarīgas tās atsauksmes, tā atgriezeniskā saite, jo bieži vien arī, mēs zinām, cilvēki padomā labu vai ne, bet nevienmēr pasaka. Tas ir mūsu latviešu mentalitāte. Jā. Es pati sev audzinu īstenībā. Es tev varu izstāstīt, protams, ka man ir svarīgi. Man patīk, ka cilvēki raksta atsauksmes un uzreiz pat taisno, vai tas ir Instagramā, ja viņi ir man piesakošies, ja nē, tad kaut kur es, tas ir forši, tas ir ļoti svarīgi, protams. Bet cik reizes ir bijis tā, ka es nodomāju labu un nepasaku labu, un tas nav labi. Piemēram, es biju vienā veikalā, un es ieraudzīju pārdevēju. Pēc vecuma spriežot tāpat kā es, 50+, bet viņi ļoti labi skatījās. Viņi visu izdarījis bija pareizi. Viņi neko nebija pārspīlējusi. Ja tu, teiksim, nebija speciāli sevi jauninājusi kaut kādā veidā vai kaut ko. Tik gaumīgi bija saģērbusies. Viņai aksesuāri viss bija, viss ļoti gaumīgi. Es nodomāju šito un nepasaku. Un es tā izgāju no tā veikalā ārā. Es domāju, kāpēc tu nepateici? Taču viņai būtu labi, tu arī būtu pateikusi uz tālu. Kaut kādu es nobremzēju. Pēc kaut kādas nedēļas mans ceļš aizvijās uz to veikalu. Es tur biju tā galā. Un es domāju, ja tā pārdevēja tur būs tā veikalā, es iešu un pateikšu, ka es vispār gribēju pateikt, un viņi bija tur, un es iegāju un pateicu. Un man palika vieglāk, un viņiem bija priecīgāk. Mums ir jāiemācās uzreiz, ja tu nodomā labu, arī pateikt. Man liekas, ka rietumu pasaulē cilvēkiem ar šito nav problēmas galīgi, bet mūsu platumgrādos vēl joprojām cilvēki kaut kā pie sevis patur to visu. Jā, bet tas ir tas, kā tu sacīji, ka tas veido to patiesību sakot atgriezenisko saiti abiem, ka tu jau arī gūsti kaut ko pasakot. Kas tu? Man taču gabals nenokrīt no tā. Jā. es tā padomāju, ka es tik bieži nodomāju un nepasaku, kāpēc. Tev pašai ir svarīgi patikt cilvēkiem? Tu esi par to domājis, vai tev ir svarīgi patikt cilvēkiem? Tā, ka pa visu cenu, par katru cenu, tā varbūt, ka nē, jo es esmu redzējis pietiekoši daudz cilvēks, kuri šitādā veidā savāra ziepes. Viņi vienkārši pazaudē sevi. Viņi tā grib izpatikt, ka viņi pazaudē sevi. Viņi nav paši. Viņi vienkārši visu laiku grib kaut kam patikt. Un viņš beigās ir nekas. Nav man bijis tāda mērķa visiem patīk, bet, protams, patīkamam cilvēkam būt sabiedrībā ir daudz foršāk nekā nepatīkamam. Te es savas meitas audzinot teicu, atcerieties vienu, ka ja jūs būsiet, ja jūs būsiet pozitīvas, saprot, tur bišķiņ arī jāsakārto tas sākums, ja tu būsi pozitīvs, vienkārši dzīvē pozitīvs cilvēks tu būsi. Tu būsi daudz gaidītāks kompānijās un sabiedrībās. Un es ar savu piemēru to esmu teikusi viņām, ka man ir bijis baigais posms dzīvē, kad es esmu bijusi diezgan tāda trūcīga, varētu pat teikt. Man nav bijis tāda liela rocība, bet es esmu izbraukājis visu pasauli, jo man aicina līdz kā kompānijā. Un man izmaksājuši to ceļu ir. Man ir zvanījuši, piemēram, cilvēki, kurš teikuši, tev nekas nav jāmaksā, tikai brauc ar mums kopā, jo tur kaut kāds cilvēks bija atkritis pēdējā brīdī. Es saku, man nav tāds naudas, es ļoti labprāt, brauc tikai. Un tā man bijis ir vairākas reizes, un es saku, ja es būtu rītīgi retīnisks cilvēks, droši vien, kad man nezvanītu un nepiedāvātu.
Bet, ja tu esi foršs, ja tu nekrīt uz nerviem un neradi problēmas non-stopā citiem, bet, ja tu esi tāds, māki ceļojumā uzvesties, jo ceļojumā jāmāk uzvesties ir. Jānoliek savs ego bišķiņ malā ir, jā. Ir jāmāk izprast komandas biedri, ja tādi tur ir, jā, vēl. Un jāmāk ir, vispār radīt, tādu vieglu to atmosfēru, jo, ka mēs zinām, ceļojumos mēdz gadīties arī, ka nav vieglas atmosfēras. Ir dažāds atmosfēras ceļojumos. Jā, un viss, un ir jāmāk, tādu, bet to nevar varbūt arī tā speciāli iemācīties, tas varbūt ir jātrenē. Nezinu, varbūt kādam tas ir iedzims. Bet es meitām esmu teikusi, ka jums nav jāizpatīk, bet ir jābūt patīkamam cilvēkam. Tas ir divas dažādas lietas. Tās ir divas dažas. Ar Baibu, starp citu, viss ir kārtībā. Mēs ar Baibu arī bijām tuvas. Jā. Gājām pārgājienā. Vienu miega tableti uz 4 daļām. Gājām pārgājienā un kompānija tiešām ir lieliska. Bet te es vēl nedaudz gribu par to tematu parunāt. Ja tu zini, piemēram, tas tāds salīdzams, ka cilvēkiem ir kaut kāda ekspektācija. Viņi saka, tad Baiba brauc līdzi, mēs zinām, ka tur būs tā jautrība, Baiba parūpēsies, jā. Vai kā tu tiec galā, piemēram, ar to, ka ir tās cilvēki, varbūt ekspektācijas par to, kādu viņi tevi sagaida, jā? Jā. Vai tu principā esi viens un tas pats, kādu tu jau zini, ka viņi tevi tādus sagaida? Tad sapīšos līdās. Nē. Es saprotu, ka viņi... Un ka no tevis ir tā prasība, lai tu esi tā Baiba, ko no tevis gaida. Kā tu tiec galā ar to? Es, man liekas, pārsniedzu visus. Es stāstīšu, kāpēc. Labi, tas ir tālā manā kaut kādā jau tādā. Lai neviens nepiesienās par to, ka tas varbūt, tam noziegumam ir noilgums. Ar vienmēr sakot, mana draudzene lieliski prot organizēt ceļojumus, slēpošanas ceļojumus. Viņa māca saorganizēt viesnīcu, transportu, viņai tas organizatoriskās spējas, un viņai kā tāds pievilināšanas elements bija, ka es arī braukšu. Viņa vāca to kompāniju, viņa gribēja, lai tā kompānija ir jautra, tāda laba, forša. Ja mēs runājam par slēpošanas braucieniem, jo slēpošana ir kā, līdz 4 tu slēpo, pēc tam tev ir adrenalīns, bet viņi nav kur likt, tāpēc, ka, ir milzīgs laiks, jā, un tad viņš jāmāk kaut kā, ar viņu jātiek galā. Un tad mēs braucām. Tas bija vairākas reizes, bet vienmēr, skan arī beidzās vienādi, mūsu visi no tās tik lielās jautrības mums parasti met ārā no viesnīcām. Tāpēc, ka pārāk jautri mēs bijām. Tur bija dažādi notikumi, bet vienmēr viesnīcas īpašnieki bija baigi nelaimīgi par to, ka mēs tā. Protams, tā visa tā pēcslēpošanas dzīve pārsvarā notika mūsu numuriņā, un tur bija tematiskie vakari, un tā tālāk. Respektīvi, es sapratu sev uzliktos cerības, un es arī viņus attaisnoju. Sapratu, ja cilvēks ir paketē nevis iekšā arī mani, tad man ir, kā saka, jāpelna tas viss, tā kā ar savu esamību. Un tas, bieži vien beidzās ar mukšanām, slēpšanos no policijas. Un tā tālāk. Gal beigās es ar savu vīru tādā veidā arī iepazinos topošo vīru, mēs iepazināmies zem gultas, slepjoties no policistiem. Un viņa ekspektācijas par tevi? Vispār man vajadzēja bišķiņa apvainoties, jo viņš bija pirmais noslēpies no tās policijas. Jo es šļuku, tajā brīdī, kad nāca policists iekšā viesnīcas numuriņā manējā, es šļuku zem savas gultas apakšā, skatos, tur jau ir aizņemts, un saka, pavīdies, un tur kaut kāds cilvēks apakšā jau ir, un tas bija viņš, labi, bet tas tiešām sen jau, tas ir sen, es tā vairs viesnīcās neuzvedos. Reizēm. Reizēm. Bet atgriežoties vēl pie tā stāsta par to tavu ikdienas arī darba slodzi, vai tev ir kāds brīdis, kad tev šķiet, ka tavs ķermenis un tavs prāts saka, ne, Baiba, stop, tu nevari vairs, tu nevari. Tā bija. Viņš parasti izšaujās ārā kaut kādā sāpē vai kaut kādā slimībās izpausmē. Kaut kāda saaugstēšanās sākās. Tas ir pirmais, kad es saprotu, ka tur imunitāte ir nokritusies un viņi pasaka stop, bet kaut kā man pietiek ātri ar to restartu. Man pietiek 1 dienu, ka es paguļu. Vai labi, 2 varbūt, jā. Kaut kā.
un noliek sev uz tādas pauzes, nu tādas. Tu esi iemācījusies atpazīt, ja, to Es gribēju teikt, ka brīdi. jā, bet tajā brīdī, kad tu sāc šitā lielīties, tad tev kaut kā nāk tāds... Es esmu jutus, ka es tajā brīdī, kad es saku, man nekas nekaiš, pats noliek tev pie vietas. Nu, tad, kad es tev zvanīju par šo mūsu sarunu, tu teici to balss, tu runā, es klusēšu. Jā. Un tu biji Jā, es biju lidostā, saķērus kaut brauc. kādu briesmīgu sliktu lietu, kur pazaud balss. Un mūsu gadījumā tas ir slikti, tāpēc, ka tas ir mans vienīgais darba instruments. Es jau dejot nemāku. Tik labi, lai par to maksātu. Savā tūrē, kur tu devies. Es aizbraucu. Šodien man nav balss, bet es padejošu. 2 stundas gaidiet. Tūlīt būtu, un kaut kā es atķēros. Es tomēr aizbraucu līdz Anglijai, un es pateicu, ka man vajag viesnīcā 1,5 dienu pagulēt. Un es arī tur gulēju. Un arī, tad kaut kā es dabūju to balsu apakaļ. Atkapies, jā. Tā tik ir mērce. Gatavota no certificētiem tomātiem. Pilva labi, iet kopā. Nu, vēl par to būšanu īstam. Es domājot arī par to sarunu šodien ar tevi, es atcerējos to, ko tu man teici, kad mēs devāmies kopā pārgājienā. Tu saki, man bail, ka atnāks tā otrā baiba, es tiešām dzīvē nekad neesmu satikusi to otro baibu. Nevajag. Viņu nevajag satikt mūs no viņas. Nē, es nedomāju, ka tāda ir, ja godīgi. Es tieši domāju par... Ir. Nav. Tāpēc, ka, jo baiba man šķiet, ka kāpēc es tev pamatošu, kāpēc es domāju, ka nav tā otrā baiba. Tāpēc, ka es daudz domāju, ejot cauri, ir skaidrs, ir ļoti dažādas, ir citādas, visādas baibas, bet cilvēks, kurš spēj būt, principā, Latvijas tādā šoubiznesā. Tu, principā, visu laiku esi... Visāros veidolos mēs tevi varam redzēt. Televīzijā, radio, pasākumos, izrādēs vēl. Un tu visu laiku esi, principā, tāda, kāda tu esi. Un man šķiet, ka tikai tas, ka tu esi tāda, kāda tu esi, tas tev ir ļāvis nebūt viendienītim, kā tam taurinītim, kas uzlido un izšķīst, jo viņš cenšas izlikties par kaut ko, varbūt taurinīt, tas ir vienkārši viendienīša daba. Bet citi, kas pazūd ātri, tāpēc, ka viņi varbūt ir centušies būt citādāki. Tu savukārt neesi centusies, un tāpēc tev ir izdevies tas, par ko tu runā. Jā, bet es arī daudz skatos cilvēkus, kas man patīk. No pasaules, teiksim, sauksim tos par šou biznesa cilvēkiem. Es viņiem esmu sekojis daudz līdzi un skatījusies, kādi viņi ir. Būtībā, labi, ka personīgi es viņus nevaru pazīt. Bet, kādi viņi ir intervijās, kādi viņi vispār, kādas viņiem vispār domas par dzīvi un tālāk. Un daudzkārt man ir sakritušas tās domas, un tu jau pat pareizi noformulēji, jā. Un tad mēs visu laiku ap to vien grozamies, jo jauns cilvēks uzsāk savu kaut kādu tur dzīves ceļu, un viņš grib sasniegt kaut kādus mērķus. Visu, ko es viņam varu novēlēt, pirmkārt, lai ir veiksmi, manā gadījumā ļoti daudzkārt veiksmi ir bijusi klāt arī. Es īstos cilvēkus satikusi īstajā brīdī, viņi ir spējuši saskatīt kaut ko tur nākotnes perspektīvē, tādā. Te es runāju par Andreju Eiķi, viņš man galīgi nezināja, ka viņš man paņēma. Un patiesībā, pateicoties Andrejam Eiķim, es esmu televīzijā. Bet, es arī. Un es Andrejam to vienmēr esmu arī teikusi un pateicību. Viņam esmu parādā par to, ka viņš galīgi vispār nepazina mani. Viņš vienkārši paņēma mani ceļamā uz tuku. Tajā jokainajā filmā, kur var redzēt YouTube, ja gadījumā kāds nezin, par ko es tās. Un no tā viņš secināja, ka ar mani var kaut ko tālāk darīt, jo tur bija viena epizode, es esmu vairākas reizes to stāstījis, ka man izstāst, kas jādara. Tā bija mazbudžeta filma, tur vairākus dubļus nevarēja taisīt. Un izstāstīt, tev tagad izgrūdīs no mašīnas ārā, no ejošas mašīnas. Un es domāju, ka tas būs joks, kaut kāds kombinētais kadrs, kaut kas tāds. Es tā nebiju baigi daudz kino filmējusies, faktiski tā bija pirmā man pieredze. Un es domāju, tūlīt tā kā teiks stop, un tad es jau tā kā zemē, un tad pienāks, nē, viņi tiešām man izgrūd no ejošas mašīnas. Jāteic, bija sāpīgi. Ir sāpīgi, ja tev izgrūž no ejošas mašīnas, nobrāz rokas, viss bija slikti. Bet es, protams, nesāku kliegt vai lamāties, es gulēju, tēloju tur, un pēc tam, izrādās, bija vēl jāpieceļās un jāskrien pakaļ tai mašīnai, to es arī darīju. Un īstenībā pēc tā Andrijs secināja, ka ar šito cilvēku var rēķināties nākotnē un tā. Un
tas, ko es esmu vairāk kārtīgi teikusi arī tiekoties ar kaut kādiem jauniem cilvēkiem, viss, ejiet savu ceļu, nekopējiet nevienu citu, un tas nav mans domas, tās ir jau kaut kur dzirdētas iepriekš. Jā, bet necentieties būt tas, kas jūs neesat, un viss. Tu pieminēji tos cilvēkus, no kuriem tu varbūt iedvesmojies pasaulē, kas ir. Tu vari kādu piemēru minēt, kas tev patīk? Protams, es nevaru baigi oriģinālā. Man patīk ļoti Merils Streeps, tā organika un tāds dabiskums un visās lomās, kāda viņi ir, man viņi ļoti patīk. Ļoti. Liekas, pilnīgi, ja es būtu vīrietis, es būtu iemīlējusies, vispār no pirmā atskatiena. Viņi ir tik šarmanti tajā visā savā būtībā un visās tajās savās lomās. Un es sāku viņai kaut kā sakot līdzi arī, kur viņa kādu interviju sniedz, kādas viņas domas. Un tad, kad viņa kļuva par vienu no Trumpa vislielākajām pretiniecēm un kritizētājām, es saprotu, mans cilvēks, vienkārši mans cilvēks, kā tādu idiotu zemenes vispār, lai piedod visu tā amerikāņu tautu, kas viņu ievēlēja. Jo vienkārši tu skaties un tu nespēji noticēt. Un tas ir labi, ka tāda mēroga cilvēki stāv pretī tam visam un saka, lai arī cik viņai nebūtu, kādreiz varbūt sarežģīti to darīt, jo pret viņu arī vēršās. Ja, protams, īpaši Amerikā, tas ir loģiski. Tas ir, teiksim, Merils Streeps tāds no latviešu cilvēkiem, kas man ļoti patīk. Man patīk Ilona Brūveri, man ļoti patīk. Ak, Dievs, cik viņi ir forši. Viņi ir forši, jā. Jā. Viņa ir forša. Un lūk, viņa ir tas cilvēks, kas nebaidās vispār. Iet pret straumi ar visu to, kāda viņa izskatās. Viņa ir brīnišķīga. Es saku, ja es būtu pilsētas mērs, es maksātu viņai naudu, viņai un patmalniecei, lai viņas visu laiku atrodas uz ielas un staigā. Turp, šurp, jo viņas ir tās, kas veido to pilsētas noskaņojumu un tēlu. Jo vairāk tādu būs, jo mēs būsim tuvāk tai ideālajai Latvijai. Tur, kur katram cilvēkam ir vieta un ka mēs esam tādi interesanti un dažādi un arī kaut ko spējīgi arī tajā pašā laikā radīt. Tu pieminēji, teiksim, Meryl Streep, Ilona Brūveri. Tā kā te ir tāda, tas, ko tu arī teici, ka viņa nebaidās iet pret straumi, bet bieži vien, lai ietu pret straumi vai lai, teikt, ko domā, tur arī ir vajadzīga drosme, vai ne? Jo, principā, bieži vien mēs arī esam raduši, tā, ja mēs redzam tādu eju, tad mēs ejam taisni, vai mēģinam tā kā izlīferēt, pa vidu, lai nepateiktu, mēs it kā varbūt kaut ko nodomājam, kas varbūt ir pretējs tam vairumam, domu un nepasakām, tāpēc, ka baidāmies no tām publiskajām reakcijām, kas varētu būt. Kas, protams, seko. Jā. Mēs jau nevaram, vai ne, paspalvēt. Bet, zini, es esmu sapratusi bet tu jau paudi to savu domu. Jā, es zinu, ko sapratusi. Arī dzīvojot kopdzīvē ar savu dzīves tagus blakus kājai, ka es, diemžēl, esmu uzbūvēta no tādiem būvmateriāliem, kuri kļūst sprādzieni bīstami, ja laicīgi neizrunā visu un nepasaka visu jau, ja es ilgi krāju kaut ko sevī, man nav tāda cauruma, par kur tas noplūst. Viņš vienalga beigās uziet gaisā. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, es nezinu, bet jā, tad, kad tajā brīdī, kad man kaut kas nepatīk, es to saku skaļi. Apzinoties visas sekas. Te es tev varu dažus piemērus teikt, bet, protams, es domāju, ka tu zini, par ko. Es zinu, ja es izsaku savu viedokli par kādu populāru cilvēku vai pieņemsim, konkrētā gadījumā par grupu, kas ir absolūti, teiksim, populāra grupa Latvijā numur 1. Es zinu, es redzu to pūli Mežaparka, pret kuru es stāvu un tomēr saku, te kaut kas līdz galam nav labi. Tā līdz galam tāda līmeņa cilvēki nedrīkst tā rīkoties, jo Rudolfs Blāmans ir brīnišķīgi dzejoli sarakstījis par tālavas taurētāju, jo ne visiem iedod tauri un liek stāvēt visaugstākā priedē vai eglē un vērot jau iztālēm, no kurienes nāk ienaidnieks. Un tajā brīdī, kad tu nokāp lejā un atdod tauri un iemaini viņu pret zeltu, tajā brīdī, tu esi manās acīs nodevis manus ideālus vai kaut kādus tādus priekšstats par to, kas ir krietni, kas nav krietni. Un
kā ir jārīkojās ļoti, ļoti sarežģītās situācijās. Jo patiesībā mēs esam ļoti tādi vāji radījumi, mums visu laiku kārdina. Kārdina, jā, situācijas. Un ļoti bieži pašam ir jāveic tādas diezgan svarīgas izvēles. Ir ik pa brītiņam. Kas tev ir krietns cilvēks? Manās acīs krietns cilvēks ir... labi, man ir kaut kāda vērtību skala, jā. Manējā kaut kāda uzbūvēta gadu gaitā. Un, protams, var būt dažādas situācijas un tur kaut kā, protams, ka cilvēki var arī mainīties, bet krietns cilvēks ir tāds, kas tev, kuram ir pilnīgi skaidri definēts, pašam sevi viņam ir definēts, kas ir labi un kas nav labi, un ka viņš tomēr turās pie tā, ka nevajag pāriet šo robežu, jo viņi ir ļoti, ļoti neredzama tā robeža, no tā labā uz to slikto. Tāpēc, ka cilvēkus kārdina, situācijas ir tādas ļoti, ļoti protams, ir tīpaši, jo tu augstāk kāp, jo tie kārdinājumi ar vien lielāki. Tad manā gadījumā krietnam cilvēkam ir diezgan skaidrs vērtības, kas ir dzimtene, kas ir patriotisms, kas ir ģimene, kas ir vārda turēšana. Un pat tādi, ja notiek situācijas, kuras mēs varam saukt par kaut kādām sarežģītām un smagām, pieņemsim, ja mēs runājam par cilvēku attiecībām divām, ja notiek šķiršanās, tad man patīk, ka tā situācija tiek atrisināta tādā krietnā veidā, lai nav tā nodevības sajūta. Saprot? Jo tas, protams, ir brīnišķīgi, ja divi cilvēki satiekās un nodzīvo līdz mūža beigām un aiziet vienā dienā, pasaku tēlos, runājot kaut gan, tas ir muļķīgi, diviem vienā dienā aiziet, pa traku. Bet ja pat neizdodas, ļoti daudziem neizdodas, tad, lai tā situācija tiek izrulēta tā, lai tu nedzīvotu visu mūžu kaut kādu nodevības sajūtu sirdī. Tā. Tas jau būtu, protams, ideāli. Inovācija no Madara. 3 alternatīvu sērumi, spēcīgs augu izcelsmes sastāvs, pigmentācijai, krunciņām un izsitumiem, dermatoloģiski pārbaudīta efektivitāte. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV. Kā tev ir tā sajūta, vai cilvēkos tās vērtības nekļūst mazvērtīgākas mūsu laikos? Tās, par kurām tu runā, kas ir tās svarīgās? Es domāju, ka nē. Man ik pa brītiņiem nākās saskarties ar tādiem tīraģņiem, ar tādiem ļoti foršiem cilvēkiem. Es viņus turu ļoti sev tuvu klāt, cieši. Tos, ko es atrodu savus tos cilvēkus, es viņus ļoti sargāju, nepazaudēju. Un tie ir tādi forši krietni cilvēki. Vai tu esi arī pati sapratusi, kas, piemēram, dzīvē ir tas, kas tevi spēj visvairāk varbūt izsist no līdzsvara vai sāpināt? Protams, ka visticamāk, tās ir kādas ģimenes lietas, kas var būt tur tās, kas ir klātesošas. Jā, sāpināt, man ir 55 gadi, es jau visu laiku saku, ka šito laiku jau jābūt ir diezgan daudz jau brāļu kapiem. Ko tas nozīmē, ka, ka tu tur paigi jāsaprot šitai vecumā, ka ir tev iedoti cilvēki, ar kuriem tu paēji mazu gabaliņu, ir iedoti cilvēki, kuri tev ir piespēlēti, lai kaut ko iemācītu dzīvē, viņi visbiežāk parādās īsi, spilgti un pazūd pēc tam. Ir cilvēki, kuri tev tiek iedoti uz mazu skaistu brītiņu, lai tu saprastu, ka arī šķiršanās var būt skaista un patiesībā tu vari dzīvot no kaut kādām skaistām atmiņām un vajag viņas atstāt un nevajag tur nesāt līdzi sirdī kaut kādu smeldzi par kaut kādu īsu, bet skaistu kaut kādu pazīšanos vai kaut kādam līdzīgi. Un tādi ir tie tavējie, tavas cilts cilvēki, kas tev iet ļoti ilgu mūžu kopā, vai mūžu, vai ļoti garu ceļa gabalu. Ja tu viņus atpazīsti un ja tu viņus turi sev tūmā, rūpējies par viņiem, lai viņi ir tavā tūmā, tad nav tās vilšanās ļoti lielās. Es esmu iemācījusies nevilties ļoti. Esmu iemācījusies nošķirt svarīgās no nesvarīgām lietām. Vai tu, piemēram, arī saskati, ka tas nesvarīgais ir tas, kā, piemēram, cilvēki,
kas nav tev tuvi, piemēram, ja, citreiz mēdz būt ārkārtīgi skarbi, piemēram, savos izteikumos. Nu, Tāda ir dzīve. Tāda ir dzīve. Kā es domāju, ka, zini, šitas te ir tas temats, kur tiešām, man ir uzaudzēta baigā bāda. Tev ir tāda? Vai dieniņa beidz, klausies, ja viņa nebūtu, mani mīļi antivakceri, kas man katru mīļu dienu novēl aiziet peklē. Ja es viņus ņemtu galvā, tad es te sēdētu nelēmu šupi, es vienkārši uzjautrinos par to visu. Es viņus mīlu patiesībā. Bet tu spēji to? Jo tu spēji? Jā, es viņus jau garā acīm redzu, kādi viņi izskatās, es viņus domās samīļoju pilnīgi visus. Tādus, jo tāpēc, ka ja tu to ņems, laidīs caur sirdi, ir viens teiciens, kas nav manējais. Cilvēku var apvainot tik daudz, cik viņš vispār ir spējīgs apvainoties. Jā. Uz šitiem es vispār esmu imūna. Nē. Kā tu skaties, piemēram, uz tiem, kurus var nodēvēt, angliski ir tas body shamers vai vispār sievieti, pieņemsim, tā sieviete izskatās par jaunu, tā izskatās par vecu, tā izskatās par tievu, tā ir par apaļu, tā ir par tādu. Tas ir, tā ir mūsu ikdiena. Tu vienalga, kāds tu esi, tu tāpat kaut kas nav. Un to, piemēram, es domāju, ka sievietes īpaši izjūt. Vienalga, cik... Ne tikai. Es dzirdēju no pušiem, arī no pušiem es dzirdēju, cik meitenes mēdz būt nešpatnas savos izteikumos, un ka viņiem arī sēž tas iekšā. Meitenes, trakās. Nē, es domāju, bet, redzi, kas ir, es piedzīmu jau kā 3. bērns ģimenē. Tas ir padomju laiks, 3. bērnus parasti neaudzināja. Viņus vienkārši atstāja, lai aug paši. Man tātad vecāks brālis un vecāka māsa, kā viņi mani norūdīja. Ak, Dievs, ja tu zinātu. Brālis man vienkārši sita nonstopā, jo mums 4 gadu starpība bija, kā viņš neaizļauna prāt, viņš vienkārši uz mani trenējās. Viņam bija jāatstrādā savi paņēmieni jaunie. Tas ir viens. Māsa bija vispār nešpatnākais radījums pasaulē. Viņa ik pa brītiņam pielavījās man klāt. Viņai jau likās, ka es esmu ļoti labā garstāvoklī. Viņa pielavījās klāt un iečikstēja man ausīs. Tu neesi no mūsu ģimenes, tu esi no bērnu namā. Un tad, ja es jau neraudāju pietiekoši skaļi, tad viņa teica, un tu vispār nebija meitene, tev nogriez krāniņu. Un saprot, ja tu tāds bērnībā uzauc pie šitāda treniņa, mīļo cilvēku, kas tev vēl var apvainot? Kas? Kā man kāds nosauc par esmu nieks, ja man bija krāniņš pirms tam nogriezts. Man ir rūdīja dzīve ļoti šai skarbajai pasaulē. Un ļoti daudz arī glābi humoru izjūtu patiesībā. Cilvēki mīļie, trenējiet sevi humoru izjūtu. Jo jūs varēsiet pārvērst ķibeli par joku, jums būs vieglāk dzīvot. Tiešām. Es tiešām mēģinu jebkuru sodakvītu uztvert kā ļoti sveicienu no... Es tā domāju, labi, forši, tā es nebūtu droši vien. Es noziedoju kaut ko, tā es katru to savu sodakvītu skaitu kā tādu ziedojumu. Es katram pensionāram palīdzu zālītes nopirkt šito vai gūžu ielikt kādam. Tā vajag uztvert to dzīvu. Ja tās kvītes nāk un tie visi tie, ko mēs saucam par ķibelēm un sūdiem, tie, man liekas, nāk, lai izkrāšņot dzīvi tavējo. Viens no... Balcerīts teica ar Emīlu. Tikko bija, abi divi bija uz interviju, viņiem bija koncerts. Un viņi teica, ja tev dzīve drāž, tad tu viņai patīc. Tas ir tas, ko var paņemt līdzi. Piedodiet par tā, bet tas ir citāts, tas Talmāns teica. Tas ir Emīls. Tas ir Balcers. Bet tam droši vien ir jāmācās tā skatīties uz lietām. Jo es teikšu tā, ka man arī citreiz ir teikts, priekš kam tu lasi tos komentārus? Jā, tiešām. Bet sanāk, kāds tev pārsūta viņus, kāds tev vēl... Jā? Jā, arī ir pārsūta. Tev draugi labi. Jā, es ar tādu. Man gan neviens tā baigi nepārsūt. Bet, nē, labi. Negatīvie komentētāji tiešām tā ir lieka laika tērēšana. Ir labi, ka viņiem ir iespēja izteikties. Savādāk viņiem nebūtu, kur izteikties, tad viņi vienkārši krātu sevī to vienā dienā, viņi iziet uz ielas kādu nodurtu. Principā mēs darām psihoterapeitu kabineta funkciju. Labāk, lai viņš tev iekomentē kaut ko pretīgs, domāju, ko tev var iekomentēt? Es saprotu, vai man tur ir ko daudz komentēt. Nē, man arī ir ko. Jā,
Bet pagaid, pēdējais bija baigi elegantais. To man vīrs atstāstīja. Tas ir tev labs vīrs. Viņš arī lasa, un viņš arī uzjautrināts, jo tur visu laiku kaut kas putrojās. Viņiem visu laiku jūk arī tie mani tie ģimenes tie raksti un radu raksti, tas tā, viņam interesē šitas tā putra, kas cilvēku galvās ir. Daži domā, ka es esmu apprecējusies ar citu cilvēku, ar viņa brāli, tur viss ir slikti, tur viss dažiem ir sajūtas, bet tāpēc viņš lasa un komentē, bet viņš saka, pēdējā laikā nosprāksti resnā tievā cūka. Tā kā respektīvi kādreiz tu biji resnā, tagad vairs ne tik ļoti, un tad bet nosprāksti vienalga. Un viņš saka, es pamanīju, ka mainījusies retorikas, molacīši, viņu sako. Jā, zina, kas notiek tavā dzīvē. Malači, bet saprot īstenībā, tie jaunie cilvēki, kuri tagad kāpju skatu uz sevi kaut kā parāda un pēc tam druģaini lasa tos komentārus, viņi dara sev gaužu pāri. Nevajag to darīt. Vai to vajag darīt tikai tad, ja tu esi stipri nobriedis cilvēks jau tāds? Jā, bet cilvēkiem nepatīk vienmēr parunāt, kulstīt mēles. Tas vienmēr es pat arī reizēm kaut kādu pakulst. Mums ir kolosāls pasākums, tas var izstāstīt. Iesaku. Mēs esam 6 draudzenes, tādas, kuras, ļoti sen viena otru zina. Un mums sāka, diemžēl tā ir, vienā vecumā tev sāk mirt vecāki, ja, un tu sāc iet uz bērēm. Un tad mēs piefiksim, ka mēs tais bērēs, skaidrs žēl ir, ka cilvēks aizgājis visu cieņu parādam, bet tad sākās šitā te mēles kulstīšana. Kas kokā Rīgā, kas kokā, zin kā tu seši, mēs esam no dažādām sfērām, mēs esam tur no televīzijas un tur vēl no kaut kurienes, vārdā nevienu neteikšu. Tad mēs sapratām, pietiek par tām bērēm šitā uzvesties. Organizējam draudzeņu vakaru. Un mums ik pa brītiņam notiek šo 6 meiteņu sanākšana. Mēs izmazgājam visu Rīgas veļu. Pilnīgi visu. Izskalojam bet tas paliek mūsu tajā tur. Un vai cik viegli paliek. Saprot, īstenībā es arī piedalos tajā mēles kulstīšanā, ja? Mēs vienkārši izkulstam mēli, protams, mēs arī parunājam par intelektuālām lietām, kura bijis uz kādu teātrīt, kur kādu grāmatiņu izlasījis, kas ko kā. Ja? Tas arī tā kultūra arī tur iekšā ir iepīta, ja? Bet principā vajag tādus vakarus, bet viņi, lai paliek, savējo starpā, saprot, tas tur arī paliek. Un tur ir tik daudz smiekla tajā visā un tik daudz jautrības tajā visā pasākumā, jo mēs pašas par sevi arī ironizējam, ja, ka tas tāds rīktīgs čūsku mīdzeklis no vienas puses, no otras puses. Mēs piesadzamies bišķiņu ar kaut kādām intelektuālām lietām, ja. Bet īstenībā, tā ir cilvēka daba, tā viņš grib parunāt, par to. Varbūt tāpēc, ka daļēji viņš kompensē ar tām sarunām to, ka viņa dzīvē nekas nenotiek tāds, par ko ir vērts runāt un citiem aprunāt. Labāk, lai nāk draudzenes kopā vai draugi un sarunā. Izkulst. Un nevajag iedomāties, ka čaļi šitā nedara. Oi, kā dara. Un kā vēl. Oi, kā dara. Labi. Protams, ka nevajag ar to vien aizrauties, bet tik pa brītiņam tāda tvaika nolaišana ir nepieciešama, manuprāt, arī sabiedrībā. Nezinu kā tev, bet šis ir mans rīta kurbulis. Viršu kafijai žetons no Mārtiņa par kurbulēšanu. Virši – mīlētākā kafija Latvijā. Virši turpina darīt. Jā, tu minēji tos temats, par ko runāji. Zinu, ka man vairāk cilvēki ir jautājuši, kā tā Baiba tik tieva un tāda. Protams, es saku, kā. Es zinu, kā. Iet pārgājienos, iet gar jūru neskaitāmus kilometrus, veselīgi ēd. Bet šitas neinteresē. Kristīna, es zinu, cik daudz cilvēkiem atbildējusi Instagramā pārsvarā man rakst vai arī kaut kādā Facebook. Tev uzdod arī tur to jautājumu? Jā, un tajā brīdī, kad tu sāc rakstīt par to, ka tomēr ir vienā brīdī jāsaprot, ka pirmkārt jāizliet pie tā speciālisti. Būtu labi. Tāpēc, kad uz savu galvu tā, teiksim, nevajag eksperimentēt neko.
Un tad aiziet pie tā speciālista, un tad viņš ar tevi parunāsies, un tad viņš atradīs tur to pareizo veidu, bet, labi, ja pat jūs negribi iet ne pie kāda speciālista. Tad, tas zelta noteikums ir, kustība plus pārtika, tur nekādu noslēpumu nav nekādu noslēpumu. Darbs un disciplīna. Diemžēl tā neinteresē vairāk. Paldies, tas cilvēks atsekojās, aiziet prom, čau. Ja nav nekādas tabletes, tad nav vispār, ja nav nekāda brīnuma. Kā tie internetu krāpnieki, tie arī malacīši, viņi arī noliek before un after, un tikai tirgo kaut kādas tabletes. Un zin kā... Mēs taču abas bijām tajā tablešu skandālā. Man bija kāju sēnīte. Es biju kāju sēnītes modeli. Man bija lenteņi kaut kādi. Cūkas. Es tiešām biju apvainojis, es būtu izdomājis kādu smalkāku kaiti. Tiešām, man tur viss kaut kas ir bijis, bet viss trakākais kaut kā tārpi. Es domāju, Jēzu māte, kāpēc? Es šoreiz kaut kādu smalkāku. Un neko galvenais nevar padarīt. Išēmija podagra. Kaut kas tāds, lai izklausās smalki. Bet viņi tik viltīgi, ka tas, ka man ir šis un tev ir tas, mani nemaz nesasniedz šī informācija tā pa citiem kanāliem, kur mēs nemaz nezinām, ka... Jā, un galvenais tur ir nezinu, kā cīnīties. Un tad, kad cilvēki tev personīgi zvana un raksta un prasa, tu to kā atbildi, nekādā gadījumā nekādas tabletes, neko nelietojiet, pasaka Dievs. Labākā gadījumā tie ir milti ar ūdeni, bet tur taču var būt jebkas. Tiešām neticiet, ja mēs ar Vaibu kā parādamies. Bet tas smieklīgi, man parādīja to deepfake ar video, ar visu šausmas, ar visām balsīm, ar visu briesmīgi. Neticiet, tiešām neticiet. Kaut kam ticiet, bet kaut kam jātic. Bet tu pieminēji, to disciplīnu. Es atceros, ka mēs ar tevi tieši runājam, tā sporta zāle, kad negribās jau iet, bet cik tev ir tā disciplīna, cik tev ir jau tagad ir izveidojusies tā sajūta, ka tev prasās iet uz to sporta zāli, ka tu mīli to, man ir, un es pat ir tāda, kad es nevis eju, tāpēc, ka kauns, ka trenerīts gaidīs, un vajag sākumā tā darīt, sarunāt to treneri, lai viņš tev gaida, un tev nav iespēja vispār nolikt no tās trases, tā vajag sākumā darīt. Bet tagad, ja es, tā kā eju ar abonementu, pati tur kaut ko tur staipos. Bet es nesen nokritu ar ūdens slēpēm, diezgan stipri sasitu galvu, tāpēc es paņēmu uz mēnesi pauzi, man ieteica paņemt. Es tiešām, un tad tas traumatologs man saka, priekškam, saka, ko priekškam? Viņš saka, priekškam tu ar ūdens slēpēm slēpojas, kā, tas ir tik forši. Viņš saka, bet tu zini, cik tas ir traumatiski? Es saku, traumatiski ir arī iet pa ielu. Tā jau mēs tu varam aiziet līdz absurdām, bet es nokritu riktīgi. Es braucu mājās, kaut kas līdz mājām tik, es aizbraucu līdz mājām, es tiešām saprotu, ka, laikam ķiveri, laikam ūdeni arī būtu svētīga lieta, bet labi. Bet kādā vispār ir tā adrenalīna sajūtas nepieciešamība tavā dzīvē? Laikam jau vajag. Jā. Un tad, ja tu nesastopi to adrenalīnu tajā savā ikdienā, tad tu viņu meklē kaut kādā apzināti, tad tu veido to savu dzīves rutīnu, lai tev ir tas adrenalīns klāts. Jā. Tur droši vien darbs būtu psihiātram. Kāpēc tā vajag? Bet man ik pa brītiņam vajag kaut kādus izaicinājumus, kaut kādus tādus, lai slikti un Jo, tas ir arī ar tām stāvizrādēm bija tā. It kā no vienas puses, priekš kam, tev viss dzīvē sakārtots jau, tā it kā mierīgi. Viss ir labi, tev ir darbs, tev televīzijā ir kaut kādi projektiņi, un tad tu tā un šitā, un priekš kam tev jālien ārā vienai uz skatuves, jānoliek sevi nērtā situācijā, bet izrādās, ka kaut kāda iekšēja, kaut kāda vajadzība tā bija, un tādā veidā viņa arī realizējās. Jau otro reizi. Varbūt tas ir tas, kas tevi piepilda, tas, ka tu nepārtraukti it kā pamet to savu, it kā to komforta zonu. Tā ir robežu taustīšana. Jā. Un tā tu īstenībā sev piepildi kā cilvēku, un iespējams caur to tu arī rodi to savu spēku būt tāda Baiba, kā tu esi. Jā. Ne? Kā tu domā? Nezinu, es ļoti slikti droši vien daru, es neju uz pašanalīzēm kaut kādām. Tas ir slikti. Šis podcasts. Tas podkastā mēs atrisinām visas problēmas. Es redzīju tiešām... Var jau būt, ka ja atrastos kaut kāds ļoti, ļoti foršs psihologs, un es pie viņa ietu regulāri, mēs varbūt mani sakārtotu labāk, bet es Bet ir tās draudzenes. Jā! Tas ir principā tas pats, redzi, ne? Jā, pareizi, tu pareizi. Tās ir draudzenes. Protams, ar draudzenēm visu tu nevari izrunāt. Ir lietas, un te es nopietni runāju, ir lietas, kuras ir jāatstāj tikai sev.
tā kā tikai sev. Ir lietas, kuras neesmu stāstījis ne meitām, ne māsai, ne mammai, ne vīram. Ir lietas, kuras jāpatur sev pašai, jātiek ar to galā. Nav daudz, bet ir. Citreiz arī gribētu tev droši vien pajautāt, bet vispār veidojot to savu arī publisko tēlu, vai ne? Cik tu to tur esi kontrolēta, domājot par to, ko tu, piemēram, runā, ko tu esi gatava atklāt cilvēkiem? Ir robeža. Ir robeža, cik tālu tu, un tā ir tā tevis uzbūvētā robeža, cik tālu tu esi gatava. Ir viena robeža, kur es tā kā tālāk nelaižu. Piemēram, nepatīk runāt par seksu, jo es neesmu nekāds seksologs, nekāds tur speciālists, līdz ar to es nekādus padomus nevienam nevaru iedot. Man nepatīk šīs publiskās atklāsmes par to, kā es ar ko tur, kas. Man uzreiz kaut kāds viedoklis par to cilvēku, es nezinu, kāpēc man tā ir. Jo man liekas, ka, konkrēti šī ir tā lieta, kas ir jādara, nevis par viņu jārunā. Un ja tu nezini, kā to darīt, tad meklē kaut kādus materiālus, gan jau kaut ko tu viņus atradīsi, ja? Kaut kādus informāciju kaut kur, pa telpā kaut kur jau, gan jau, ko tu atradīsi, tu meklēsi. Bet, ja man kādā intervijā man ir bijuši tādi mēģinājumi cilvēkiem kaut ko šādus jautājumus uzdot, es saku, šī ir, teiksim, robežas, kuras tālāk neeju. Jāprot tās robežas arī savā dzīvē, droši vien novilkt diezgan stingri. Arī, man tas liekas, jā. Un vēl man liekas, ka arī, kaut kā jāmāk, kā lai saka, jāmāk arī to, varbūt mēs dzīvojam tādā laikā, ka vajag tomēr, tā kā, ja tu esi publisks cilvēks, tu esi parakstījies jau. Parakstījies, ka tu būsi publisks arī, visādā ziņā. Bet, tad es kaut kādā iespējamās gaumas robežās parādu, kādas izskatās manas divas meitas un kāds izskatās mans vīrs. Bet tur arī ir kaut kāda robeža, kurā tālāk mēs tā kā nē, ja? Tā kā, jo ir ļoti, pareiz tas teiciens, ka tāda laime arī mīl klusumu patiesībā. Ja tev ir labi ar to otru cilvēku, nevajag kliegt visai pasaulē. Viņš zina, tu zini, viss kārtībā. Man kādās intervijās sāka, noraksturiet savu vīru. Es saku, viņš der, viss punkts ar to pietiek. Ko es tagad viņu slaviešu publiski? Viņš zina, ka viņš ir labs, tāpēc, ka es viņu izvēlējos. Vēl es gribētu tevi pārunāt, cik tu esi gatava un droši jūties runāt par sievietes novecošanu. Jo mēs jau principā abas, vai ne, esam TV starmešu gaismās. Tev vēl nav līdz manam vecumam. Nē, es esmu gatava runāt par to, bet arī ar vienu noteikumu. Jo tāpēc, ka tur ir, tiksim, tā ir personīgā higiēna. Es uzskatu. Es taču ne katru rītu nenolieku kameru tad, kad es eju dušā. Tā es vienkārši mazgājos, tāpēc, ka es gribu būt tīra. Vienkārši patīkam sabiedrībai. Līdz ar to visas tās manas cīņas ar gravitāciju, lai paliek ar mani. Tik, cik es gribēšu, es jums izstāstīšu. Un ticiet man, viņas ir šīs cīņas. Viņas ir diezgan kādas. Te es pat tām cīņām, tas ir skaidrs, ka mēs katra domājam, ko un kā darīt sev labāk, lai mēs justos labāk, un ļoti daudz, kas jau, protams, ir šeit, vai ne? Jā. Ko mēs darām. Bet tu pieminēji Merilu Strīps, piemēram, kura iedvesmo, es domāju, ļoti daudz sievietes visā pasaulē. Vismaz manas paudzes, jā. Jā. Kā meitenēm ir citas varonas. Taylora Swift. Piemēram. Es saprotu, ka viņi ir ļoti iedvesmojoši jaunām meitenēm, tādām kā maniem meitājiem. Hermīnē, pieņemsim. Es domāju, es nezinu, varbūt, ka viņai nav nekāda favorīta, bet ko es gribu teikt, ka tad, kad man palika 50, es biju ļoti nobijusies, tāpēc, ka man likās 50, tas ir kaut kas traks, tūlīt es aiziešu vecenais kaut kādās. Un tad es kaut kā sapratu, ka īstenībā enerģija ir ļoti daudz. Vēl spēks ir ļoti, daudz ir. Tikai tagad ir jāsāk saprast, lai tu labi justos, ir pastiprināti, jāpievērš pēc 50 uzmanība, izskatām. Un tas nav melots, tā ir. Jo, ja tu gribēsi izskatīties tā, kā tu iekšā jūties, es jūtos spēku ziņā apmēram tā, kā man bija 30 gadi apmēram. Tā, ka man ir tā enerģija, viņi ir. Bet, tad, kad es tad, kad, es jūtos, vienkārši varbūt vai viņi ir vai nav. Bet tajā brīdī, kad tu pieeji pie spoguļu un saproti,
tur jau parādās sirmais māc, tur jau krunciņa, tur. Tādēļ tajā brīdī atrotīja rokas. Tā, tagad mēs darīsim šitā. Un tu sāc, pie tā piedomāt. Tu sāc piedomāt pie pārtikas, tu sāc piedomāt pie kustības, tu sāc piedomāt par to, ka tev jāpavūt svaigā gaisā vairāk. Ir, ka, tur manā vispār gadījumā ir laime tā, ka es dzīvoju pie jūras, es visu laiku varu būt mitrināt seju pie jūras ar mitro jūras gaisu. Nē, labi, es tur nestāstīšu detaļās, bet principā tas ir viens. Otrs ir tas, ka ap to laiku, ap tiem 50 arī jābūt diezgan skaidrām lietām, ko tu gribi un ko tu negribi. Atmet lieko. Vienkārši ko tu negribi, to nedari. Viss punkts un amen. Pietiek lišķēt, pietiek izpatikt. Vienkārši turpini dzīvot, lai tu baudītu katru dienu. Jā, un te es gribu arī īstenībā nedaudz paturpināt par to, kas manā atmiņā ir tā absolūti iespēties. Tā bija mūsu saruna ar tevi, kas bija tad, kad nogājām to karaļtaku, sēdējām jau Kirunas lidostā, un tu teici, manuprāt, tādus arī ļoti svarīgus vārdus, ko daudziem, es domāju, ir svarīgi sadzirdēt, ka ejot uz priekšu dzīvē, izdarot kādas izvēles, noteikti būs kāda čupiņa, kas sacīs, nē, tu esi tur pa vecu, jā, pa tīzlu, pa kleinu, lai to izdarītu, tu tur esi šāds un šāds, bet ka ir svarīgi tomēr, ja tur kaut viena daļa sirds grib to darīt, vai ne, un iet un darīt. Ja, nešaubīties tā ļoti, darot kaut kādas lietas, jā, vienkārši ej un dari, jau pēc tam dzīve pat noliks visu pie vietas. Jo drosmīgos dzīve apbalvo. Vienalga, agrāk vai vēlāk. Tie, kas nobīstās un nespēr drosmīgus soļus, viņi pēc tam rūkti samaksā par to visu. Pirmkārt jau tāpēc, ka tev piedod taps, ja nevarēji, nekad, ja negribēji, ja tas, saka, no Raiņa, šitas citāts nāk, bet tad, kad tu stāv kaut kāda liela un nezināmā priekšā, nenobīsties, vienkārši dari, gan jau kaut ko viss atrisināsies. Es piedaru pie tiem, kas ejam tik uz priekšu, gan jau tas ceļš kaut kā viņš tiks pieveikts, pavērsies. Un toreiz, jā, es varbūt arī, man nebija tādas misijas apziņas, bet es gribēju, lai sievietes saprot, ka pēc 50 gadiem var pat tādas kā es, nesagatavotas tādam sarežģītam maršrutam, var viņas ietēt ceļā un darīt. Protams, ka nebūs viegli, būs iespējams pa vidam nožēla, ka tu to esi darījis, jo tāpēc, ka cilvēks ir ļoti vājš radījums, viņam nedod ēst, nedod dzert, viņš ir manipulējams, viņš sāk padoties. Bet principā es esmu ļoti, ja mēs tā esam līdz tam aizrunājušies, es tev tiešām ļoti pateicīgi parādā, ka tu man kaut kā, tas viss tā notika, un kad es to izdarīju, es pilnīgi iegāju citā līmenī. Es jūtu, ka tāda kompjutera spēļu valodā runājot, es biju izgājusi kaut kādu līmeni un man iecēla nākamajā. Es tā jutos, vai tā ir, es nezinu, bet es tieši tā arī jutos, ka es esmu nožāvusi tur visus tos ļaunos un ienākus jaunā Eko-elē nošā visus ļaunos. Visi ļaunie tie bija manējie iekšējie demoni kaut kādi, kuriem es tur izcīnījos. Jā, un tādi notikumi, viņi tev pārveido drusciņi, viņi tev iedod pārliecību, ka tev ir viss pa spēkam. Šajā sarunā arī tu sacīji, ka, ko var saprast un noprast no tevis, ka tu īstenībā daudz, ja tev ir skaidrība par to, kādas izvēles, piemēram, tu izdari savā prātā, pieceļoties, piemēram, no rīta, tu jau izdari izvēle par to, kāda varētu būt tā tava diena. Ja? Ir tās domas, kur tu saki. Bet tu zini, kā ir tur nesanieku no dieviņu pārāk. Es esmu pateicīga par jebkuru skaisti nodzīvoto dienu, un tādas ir bijušas vairāk nekā nesmukās dienas. Un, protams, tā galvenā mana doma no rīta pieceļoties nevienam nenodarīt pāri, jo es zinu, es ar savu vētras spēku varētu kādam arī nodarīt pāri. Bet arī no otras puses arī esmu tāda diezgan šerpa, ja es redzu
kaut kādas aplamības, un es viņas neesmu gatava norīt. Un, teiksim, tādā saskarsmē es reizēm esmu ļoti nērta. Ja, jo es esmu dzirdējusi savā virzienā lidojam frāzes, kā ar mani ļoti grūti strīdēties. Es piekrītu, ka tā ir tāda ļoti, ļoti smalka māksla. Forši strīdēties, jāmāk ir. Tur man vēl daudz ko ir ko mācīties. Teici, ka tu esi kā vētra, bet tad, kad tu gribi, lai tā vētra pierimst, vai kur ir tā vieta, kur tu varbūt spēj norimt? Un kas ir tas, kas tevi varbūt spēj pilnībā atjaunot no jauna? Tur vispār nav nekāda noslēpuma. Nav nekāda noslēpuma? Tur nav noslēpuma, nē. Man ļoti patīk uz ūdens atrasties. Tā, kad... Ar ūdenslēpēm? Ne, ar ūdenslēpēm man ļoti patīk. Es ļoti ceru, ka es atsākšu šo nodarbi. Tiešām, tas ir tas, kas man patiešām. Es gribēju iemācīties, piecelties un slēpot, un es to izdarīju, bet tie daži kritieni man arī atsēdināja bišķiņ apakaļ, bet vispār es ļoti, ļoti labi jūtos uz ūdens, mans vīrs to zina, un tāpēc viņš ir nopircis dažādas laivas, visas dažādākās. Iegādājies tur lielu, mazu, visu kaut kādu, un tiklīdz es laikam kļūstu sprādzienu bīstam, tad viņš man iemet laivā vai kaut kas tam līdzīgs, tad mēs dodamies. Amata. Mēs esam braukuši pa amatu. Kā man patīk pavasarī braukt pa to amatu. Es saprotu, ka es iežaušos. Vienmēr es iežaušos 2 reizes pēdējās. Augstā ūdenī, un tur viss ir slikti, un tur viss traki, bet man ļoti patīk tas viss. Kurā brīdī tu tur iekritīs tajā ūdenī, un kā tu izrullēsi no tām situācijām arā. Ļoti tādas izklaides patīk. Protams, atvaļinājums man svēta lieta, tur es Sāremā. Tā ir Dieva tāda zeme. Dabas klābūtne tur taču. Ak, Dieviņ, tētie, tur ir tik labi. Tur tā kā, tik labi. Tur es tiešām, tur mani var ieraudzīt bišķi savādāk. Es varu dienām nerunāt. Un tā, ka nerunāt. Tā, ka vispār tik labi, ka nav jārunā. Un, labi, tur jāteic arī paldies manām dzīves, tā, kas blakus gājā, viņš tur visu to ir norganizējis tik labi, ka es tur tiešām ļoti labi jūtos. Un tur es pavadu mēnesi, un tad es jūtos, ka pielādēta bise tāda, ka es atbraucu mājās, es varu kalnus gāzt. Bet tad, kad tās pēdējās darba dienas pirms atvaļinājuma, tad labāk man klāt nenāk. Tad ir vulkāna izvirdums. Tur mirgo visas sarkanās lampas, kādas ierīcē var mirgot. Un cilvēkam jau ir svarīgi, manuprāt, uzlādēties, jo tad var dot atkal citiem tālāk tās. Tas ir ideālākais variants, bet ja tu nespēji, ja tu neesi uzbūvēts tā, ka tu vari dot citam, tad vismaz nenodara kaitējumu citam. Vienreiz es braucu trolejbusu, ja man mašīna bija remontā, un es domāju, es braukšu sabiedrisko. Kas ir? Es braukšu sabiedrisko. Es iekāpu trolejbusā, un es redzu, ka viena tante nāk no viņa gala. Pilnīgi no cita. Viņa atnāca līdz manīm, iesita man ar somu un izkāpa ārā. Viņa tev iesita ar somu? Jā. Un viņai bija diena piepildīta vienkārši. Sapratu. Un es domāju, kāpēc? Bet labi, es tur viņā gadījos pa ceļam un viņu... Bet tu biji tā kā mērķēts, sitiens tas sanāk bija. Zinām, mana kļūda bija laikam tāda, ka es iekāpu un diezgan skaļi prasīju, cik maksā biļete. Jo es nezināju. Es nezināju, kā es braucu ar mašīnu. Es nezinu, cik maksā benzīns vai elektrība tagad. Bet es nezinu, cik maksā biļete. Laikam tas nokaitināja. Tad kaut kāda sieviete man teica, jūs esat no televīzijas? Saku, jā, es esmu no televīzijas. Jūs esat tā un šitā? Es saku, jā, es esmu tā un šitā. Un viņi man teica, kā man patīk tur tādi kaut kādi jūs tur raidījumi. Mēs tur tā skaļi laikam runājam. Un viņai tas laikam nokaitināja tas visus pasākums, ka es pirmkārt skaļi runāju, ka es nezinu, cik maksā biļete vispār, kā es uzdrošinos kāpt trolejbusā. Nezinu, cik maksā biļete. Iesiet. Bet es kādu, labi. Es no sākuma tā domāju, ka man jāapvainojas, bet no otras puses bija priecīga. No tā viedokļa raugoties, ka es, tā kā uz mani viņi izšāvās, un pārējie viņi nenodarīs vairāk sliktu, jo viņi tā diezgan stipri man iemauca. Viņi to savu negatīvā lādiņu izdabūja ārā un viņi izelpoja.
Bet tu spēji paskatīties, ka viņai tagad būs labi, nu no tā, tu skaties uzreiz. Protams, man tā viss ir kārtībā dzīvē, nu viņai nav kārtībā, ja viņa man ar somu sit. Man jau tā viss ir labi, man tiešām viss ir labi, jā. Bet tas tiešām komiski bija, tas bija komiski. Nu, es saprotu, ir bijuši daudz dzīvē situācijas, kuras tu pēc tam saprotu, ka tas bija smieklīgi. Gala beigās. Sākumā varbūt nelikās tas smieklīgi, bet tas beigās ir smieklīgi. Domājot arī par to mūsu ikdienas dzīvi, kā varbūt tu teiktu, kā mums vajadzētu citam uz citi skatīties ikdienā? Dažādi droši vien. Kāds tu esi cilvēks, jo es, piemēram, uz kaut kādiem izteiktiem kretīniem es nevaru skatīties mīlestības pilnām acīm. Es viņus tā arī uzskatu, kā neliešus. Piemēram, tīpaši tos cilvēkus, kas manu valsti apzināti nomelno un padara viņu par savu kaut kādu ķešu, izmantojot dažādus, teiksim, paņēmienus, ja, ka, teiksim, kļūt par pasakainu bagātu cilvēku, izmantojot kaut kādus caurumus likumdošanā vai sava tā brīža varu. Es viņus vienkārši nicinu, tos cilvēkus. Un ar viņiem tur nekāda koķetērija nav. Un es arī viņus arī saucu vārdos vienmēr un arī saku, ka man pret jums nav nekāda siltu jūtu. Manās acīs tie ir noziedznieki un viss. Bet tādi cilvēki, kuriem ir kaut kādas īpatnējas rakstura iezīmes, kas man nevisai patīk. Kā es nevaru ciest intrigantus, bet no otras puses es saprotu arī, ka viņiem ir jādzīvo, ka viņiem arī kaut kur ir jāliekās ar visām tam savām. Tie, kas iet aiz muguras šu taisīt, un tu pēc tam saproti to tīklu, kā viņš tur ir, viņu vīģist, un kā teiksim, uz šīs, teiksim, savas uzvītās kaut kādas tīkla bāzītes, viņš it kā ir sevi iecēlis kaut kādā nākamajā kārtā. Mūsu profesijā, kur bez viņiem, vai ne? Bet mana pieredze bieži vien rāda, ka viņi neko tālu augstu netiek, viņi tur kaut kur aizķerās un sapinās un nokrīt. Teorētiski man pret viņiem vajadzētu izturēties, kā minimums neitrāli, bet arī viņus es tā nedamīlu. Kur vajag, kad es varu, es viņiem varu arī iedzelt tādiem cilvēkiem. Bet pret pārējiem cilvēkiem, kuri man apkārt ir, es tomēr uzskatu, ka vajag to mīlestību dalīt pa pasauli, ja tev viņi ir. Vajag teikt tos labos vārdus, vajag arī kaut kādas mīlestības izpausmes. Ja tev būtu jāpasaka varbūt vai jāpadomā, ja tu varētu mainīt varbūt vienu priekšstatu, ko cilvēki bieži vien iedomājas, piemēram, ja runa ir par cilvēkiem, kas ir tādi paši, bet vienkārši sabiedrībā vairāk atpazīstami. Ko tu gribētu mainīt vai pateikt par to? Es bieži vien laužu priekšstatus cilvēkiem par iedomātu tēlu. Kā? Es esmu ļoti daudz dzirdējis, ka, piemēram, kaut kā, es nesaukšu vārdā, bet, piemēram, tā jau gan baigi iedomīgā ir, ja? Ka viņi no sevis iedomājās, nezinu ko. Ka viņi tur kaut kādu pārāk augstu sevi vērtē vai kaut kā tam līdzīgi. Un es saku, tā gluži nav, varbūt. Es esmu, lauzus tos stereotipus, ja, par vienu otru ļoti, ļoti, ļoti zinām cilvēku sabiedrībā. Un man, piemēram, viena mūsu skatuves māksliniece ļoti patīk ar visiem saviem putniem, kādi viņi ir, jo viņa ir brīnišķīga muziķe. Un man viņas muzika ļoti patīk, es nesaukšu viņu vārdā, bet viņai ir tiešām smieklīgi raideri. Tādi, Latvijas kontekstā viņi vienkārši ir, neadekvāti reizē, bet ja viņa nebūtu, viņa tagad nebūtu par ko runāt. Un nebūtu arī teiksim, tie stāsti, ja? Jo katra aģentūra sacenšas savā starpā, kurai bija trakāks raideris no viņas, ja? Viņi saka, bet viņa to var atļauties. Jūs viņu to raideri piepildat. Tad kur problēma? Aiziet. Ar nākamo reizi tas raideris kļūst arvien interesantāks un raibāks. Ja? Bet patiesībā tā mūzika un tas izpildījums, tas ir ļoti augstvērtīgs un līdz ar to tas tikai vairo par viņu stāstu. Ja, tādu. Es nezinu, vai mums vajag visiem būt vienādi labiem, vienādi tur superīgiem. Vajag taču būt arī kādai vājībai cilvēkam. Vajag.
Absolūti. Lai viņš pats arī pamokās. Vienīgais, ko es arī izrādēs saku, ja kādam liekas, ka Kristīna tēlo, ka viņa ir laba, nē, viņa ir laba. Diemžēl ir laba. Diemžēl viņai nav neviena slikta īpašība. Neviena. Ļoti slikti, Kristīna. Tas ir oliņa. ļoti slikti. Tas ir jābūt brīšķīgi kaut kādam melnumiņai aiznaga. Absolūti melš. Jā. Vienkārši fake ziņas šīs bija. Bet, Baiba, varbūt noslēdzot arī šo sarunu, es gribu arī pajautāt par to, tagad tev arī visādi, protams, plāni, rudens, ziema nāk. Tev ir kaut kas tāds, ko tu gribētu pati tā sasniegt vēl uz priekšu. Ko es sasniegt gribētu? Labi, bet tu vari arī to, ko tu varbūt tev bija vienāds kaut kas prātā, ko tu gribi secīt. Es drīkst teikt to, ka tavu izrādi varbūt tiks arī izrādīti jau arī citās valstīs. Ir tāda interese. Jā, interese ir tāda, ka varētu tūkot manu pirmo izrādi un iestudēt viņu lietuviešu un igauņu valodās un uz lietuviešu un igauņu skatojumu. Tas ir forši. Noteikti domās, ka tas ir izdomāts. Tad laiks rādīs, bet principā man tāds piedāvājums ir nācis, un tu to piedzīvot. Es gribētu dzirdēt savu izrādi lietuviešu valodā. Jā. Tas ir viens. Ko es vēl gribētu? Man, ka prasa parasti žurnālisti, ko tu savā dzīvē visvairāk gribētu izdarīt. Es vienmēr atbildu vienu un to pašu, ka es gribētu jaungada naktī diriģēt Vīnes simfonisko orķestrī, un lai viņš tajā brīdī spēlētu Strausa valšus. Man šis ir tāds manifests, ka... Jā, jo man liekas, lielāka līksmība vispār nevar dzīvē būt, kā tikai tam diriģentam, kurš pagriežās arī pret publiku. Man liekas, kā es to varētu izdarīt. Labi, tas ir tāds sapnis, kuru jau patiesībā es daļēji jau esmu realizējusi. Jā. Bet vēl man ir priekšā, tādā tuvākā nākotnē, tāds ļoti garš un interesants, manuprāt, ceļojums uz Papuu Jaungvinēju kopā ar meitu, kuru es neesmu lāgā redzējusi 3 gadus. Kāpēc es to izdomāju? Tāpēc, ka tad viņi aizbrauc mācīties uz Nīderlandi ļoti tādā trauslā vecumā, 15 gadu vecumā, 16 tūlīt viņiem palika. Tad, kad viņai palika 16. Un tātad 3 gadus es viņu tikai pa brīvlaikiem biju, tikai kaut kādos WhatsApp saziņas līdzekļos. Un, protams, tas vecums ir ļoti svarīgs. Tad cilvēkam veidojās priekšstats par pasauli, par labo, par ļauno un tā tālāk un tā joprojām. Un vienu dienu viņi atbrauc mājās un sāk, un es saprotu, ka man galīgi nepatīk tas, kā mēs strīdamies par pasaules kārtību. Es jūtu, ka viņi ir citu cilvēku ietekmē. Tad citas kultūras ietekmē. Un es sapratu, ka kaut kas jāglābj. Šajā situācijā tā nedrīkst būt. Ka mēs esam kaut kā ļoti attālinājušās. Un tad es viņai piedāvāju, tu gribi 3 nedēļas ar mani, uz tādu interesantu vietu. Tur nebūs baseini un zviedru galdi, bet tur būs pārgājieni un tāda valsts izzināšana. Mēs pat vēl nezinām, ļoti maz tur cilvēki ir bijuši tajā vietā. Bet mani mierina tas, ka to organizē Valdis no Rovera, Vītoliņš. Un es domāju, ja kas, tad viņš mūs uz pleciem iznesīs ārā no tiem džungļiem. Viņam ir pieredze. Viņam ir, jā. Katrā ziņā nonākt kaut kādās tādās situācijās, jo ceļojumi vajag pārbaudu. Un tur es droši vien ar viņu varēšu arī parunāt ilgāk, un tur nebūs, nekādi tur, manevri, kas varētu viņu novirzīt no mātes nost. Man tas ir tuvākais tagad notikums numur 1 tāds. Mēs pazudīsim novembrī no radariem. Mēs būsim 3 nedēļas prom. Prom no radariem tuvāk vienotrai. Es ļoti ceru. Jā, man nav tā, ka ar viņām sliktas attiecības galīgi nē, bet tas viens brīdis, par ko mums bija šausmīgs strīds. Mēs bijām tā sastrīdējušās. Piekām, strīds bija par politiku. Es nebrīnos vai par to, ka šādi strīdi ir. Tur pa vienas konkrētas valsts, es negribu tur visus tos detaļās teikt, un tad es sapratu, ka mēs esam palaiduši kaut ko baigi šķērsām un garām, ka patiesībā vecāku viens no galvenajiem uzdevumiem bērnam ir nevis iemācīt tur,
atšķirt melnu kaķi no balta kaķi, un tur, teiksim, paldies, teikt pareizajā vietā un viss, bet arī iemācīt pasaules vēsturi pareizi, ja, un viņi mācīt traktēt pareizi, lai neiebraukt tauzās, ja, un tā. Un tad es sapratu, jā, tas ir tas robiņš, kas man ir jāizpilda. Kāda tev plāna tad šodien, šajām dienām? Šodien man ir plāni iet ar vecāko meitu, kur ir ieradusies tikai uz 3 dienām Rīgā, aiziet šopingā ar viņu. Jā, es viņai kaut ko nopirkušu. Es viņu neesmu redzējis kopš aprīļa. Patiesībā, ka tev bērni ir projām, tas ir milzīgs pārbaudījums, bet ir jāmāk tā nabas saita pārcirst, un jāpalaiž tie bērni vaļā. Tas nav vienkārši uzdevums. Nav, bet es esmu redzējis, kas notiek, ja nepalaiž vaļā. Jo saimnieks meklē sīvu 8. sezonā. Es esmu redzējis, kā mamītes nelaiž vaļā bērnus un kas notiek tad tajā brīdī. Tā ir baigā problēma īstenībā. Un es pati baigā aizgāju no mājām, un man tas ir tikai palīdzējis. Jo bērniem dažādi tā vēlme pienāk dažādos vecumos atrauties no nabas saites un aiziet pasaulē. Hermīnē tas pienāca ātrāk, Grietai bišķiņi vēlāk, bet tas viņas abas divas ir ļoti, ļoti pareizi norūdījis. Man ļoti patīk, kā tas izskatās. Man patīk, kā Hermīna tagad sāk savu dzīvi tieši tāpat kā es, no lienētiem madračiem, no kaut blusu, kaut kādos tirgos atrastām mēbelēm, līdz pat faktam, ka iet uz sabiedriskām vietām zog tolets papīru, jo pietrūks naudu līdz mēneša beigām. Visi tie mūsu stāsti vienkārši iet, un tad tu saproti, cilvēks iziet to evolūciju. Viss ir kārtībā. Un ir svarīgs. Un ja viņi dzīvotu Rīgā, tad viss būtu atrisināts. Un pārticībā, vai ne? Jā, jā, mēs viņai varējām nodrošināt šeit ļoti labu dzīvošanu, bet viņi izvēlējās skarbo ceļu iet Nīderlandē. Man ļoti uzjautrina tās viņas ziņas par to, kur viņi kaut ko ir dabūjusi pa brīvu, vai kāds viņai kaut ko ir uzdāvinājis, tāpat vien atdevis, un kā viņi to visu risina, un tā. Jā, bet abas divas viņas ir prom lielajā dzīvē, un tad, kad viņas atbrauc, tad ir tādi mazie svētki. Mēs šodien aiziesim šopingā un uz kaut kādu labu restorānu. Mamma maksā! Paldies tev, Baiba. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka tieši tu esi pirmais viesis. Es ļoti ceru, ka šis būs tāds riktīgi labs, jēgpilns projekts un arī ilgspējīgs. Es ļoti ceru, jo tas, ko man noteikti gribas cilvēkiem pastāstīt, ka mēs bieži vien redzam cilvēku fasādes, nejūtam, varbūt redzam ar acīm, nejūtam ar sirdi citu, ko, manuprāt, ir būtiski ikdienā arī sajust. Ja mēs par to labo loku runājam, mēs tagad par tiem... Bet vispār īstenībā, noslēdzot visu turiet sev apkārt labus cilvēkus vienkārši un atmetiet sliktos. Tiešām, ja jums kāds krīt uz nerviem, tak netiekaties ar viņu, dzīve ir pīs. Un citu no Baibas noteikti var paņemt to, ka ne tikai turiet apkārtos labos cilvēkus, bet tajā turēšanā ir jāiekļauj iekšā arī tās rūpes par tiem cilvēkiem. Jo Baiba ir viens no manā skatījumā no tiem cilvēkiem, kas tiešām prot rūpēties par sev tuvajiem cilvēkiem, par to savu loku, turēt to cieši, rūpēties un piedomāt un padomāt vienmēr arī savā aizņemtākajā laikā. Baiba padomās, un tā ir tāda ārkārtīgi svarīga īpašība, ko mēs noteikti varam no Baibas visi mācīties, jo tad, kad aizmirstas, tad vienkārši padomājot par Baibu, kur tieši... Labi, un vēl noslēdzot, es gribu arī mēs vēlreiz noslēgsim. Arī sviniet svētkus, lūdzu. Jā. Arī Baibas... Sviniet, lūdzu. Es ātri izstāstīšu Baibas ideju, tātad, ka Ziemassvētkos, ja jums mājās ir sūdiņš... Sūdloteriņu taisiet. Sūdloteriņu taisiet, super, vienkārši... Baibas pieredzēs, klausoties par sūdu loteriju, tur var pārsmieties jau no Baibas pieredzēm. To vajag darīt, jā. Tas ir ļoti jautri, jo latvietim tiešām, es nedomāju, ka tikai latvietim, bet latvietim ļoti svarīgi redzēt, kā tavs sūds aiziet pie cita. Ļoti labs. Paldies, vai? Lūdzu. Un tagad tā ir tava problēma. Podkāsta draugi Spilva, Madara Kosmetiks, Virši.